apšuts. Nu, Barankām vispār 32 rezultātīvitātes punkti bija. Nu, apšutam 23 un mans pieminētajiem Višņevskim tikai 3. Nu, šo sezonu viņam jau ir 7 punkti, Ripa vārtos, diemžēl. Nu, Baranka. Uzsāk šo spēli, atspēle atpakaļ. Un neviens izstāsta, ka arī netraucēja, redzēja metienu brīdi. Nevar Rips arī. Tagad spēku paņēmies pret Drovu, Džeriņš, piespēles vārtu priekšu, Ripa vārtos, Gins Meija, manuprāt, pielapoja šo Džeriņu uzmetienu un ļoti neapmierināts Hašeks. Nu, pavisam noteikti Gins Meija gūst. Karsums šoreiz iemetienā cīnās par Ripu, nu neizdodas beigās izcīnīt Ripa Karsums ar Suroviju. Metiens un Ripa vārtos. Nu, lūk, par ko es teicu, ka šoreiz gan. Jākabs Rēdliks, spēku paņēmiens pret Rēdliku, uzbrukums turpinās. Nu jāmēģina izdarīt metiens. Metiens Ripa vārtos. Ripa vārtos un Troters atkal. Tiesnesis, kas uzrauga vai vārti tika gūt, nu skatāmies vēlreiz. Jā, Ripa ir vārtos un lieliski izdevība bija Fjodorovam. Un Ripa vārtos. Nu atkal izstumti vārti, bet šoreiz Ripa gan bija un atkal iet skatīties video tiesnis. Nu šoreiz es nesteigšos teikt, ka vārtu gūms tiks ieskaitīts. Spartak hokejs. Lūk, šajā epizodē vislabāk varēs redzēt. Vienlaicīgi arī, nu, Beķis jāmet. Nav arī šoreiz metienu neprecīzi piespēle Ozoliņš. Pusminūte vēl. Jāspēlē 5-3 Ozoliņš, Reķis un vārti. Un šoreiz gan Arvīds Reķis gūsta vārtus pēc Ozoliņa un Karsuma piespēlēm. Tagad jau rīdznieku var domāt par uzbrukumu. Karsums ieiet zonā. Karsums un Ripa vārtos. Mārtiņš Karsums 3-2 un kapitulē Hašeks starp kājsargiem. Dinamo vadībā un skatāmies vēlreiz. Karsums bezspēcīgs Hašeks. Rezultīvu piespēle Ankipānam.